futbola draugi, esiet sveicināti šajā svarīgajā Latvijas futbola virslīgas 29. kārtas spēlē, kur futbola klubs Jelgava savās mājās uzņem futbola virsnību Bulbeļa. Klubs sākums sastāvi. SP Bulbeļa. 9. solis. Joka Kolā. 11. solis. Artūrs Karašauskas. Падение сегодня прибавили в агрессивности, в движении. Молодцы, да. Олег, Дэвидас. Главное исключить свои ошибки, да, и тогда я думаю, что все будет нормально. А так, были моменты, спорный вопрос, там вроде игра рукой чистейшая, судья не свистит, да, не дает такой пенальти. На мой взгляд, это чистейший пенальти.
принципе, равная игра, но вообще не получилась игра в пас сегодня. Очень большое движение, без большой потери мяча. От этого в атаке мы, считаю, не доработали. Если в прошлом туре мы проиграли Мэтти 3-0, но по статистике мы оказались лучшей командой вообще среди всех команд Вирслиги по количеству атак. То сегодня было видно, что впереди вообще ничего не получалось. Centāmies ļoti aktīvi un agresīvi spēlēt bez bumbas, neļaut pretinieku komandai izveidot bumbas kontroli laukuma vidusdaļā, kas ir pietiekami bīstams ierocis, un plus arī ļoti uzmanīgi centāmies nelaist viņiem ieskrieties pretuzbrukumos. Tas kopumā arī izdevās. Ja runājam par mūsu spēli uzbrukumā, tad es biju kopumā apmierināts ar bumbas kontroli, ar malējo spēlētāju agresīvu spēli, bet, protams, ir skaidrs viens, ka uzbrukuma noslēgumā pie tik pietiekami pārliecinoši bumbas kontrols un pie izvēlētas taktikas spēlēt ar pirmo numuru, principā spēlē gandrīz vispār bez sitieniem pa vārtiem, nevar spēli vinēt, jo bija vairāk momenti, kad spēlētāji it kā labi apspēlēja, labi gāja sodlaukumā iekšā un meklēja vēl kaut kur lieku piespēli tā vietā, lai sistu pa vārtiem, gan Somailam, gan Klimovam tādu momentu noteikti bija, un es tur piekrītu, ka viņiem vajadzēja vairāk uzņemties iniciatīvu. Kopumā tādas spēles vienmēr ir psiholoģiski jutās tas nervs abām komandām, ka abas komandas bija ļoti nopietni noskaņojušās spēli, neviena komanda negribēja zaudēt, un tā cena bija ļoti liela. Jo, teiksim tā, šobrīd tā cīņa katrā spēlē ar tiešiem konkurentiem, viņa praktiski ir uz dzīvību un nāvi. Un šobrīd galvenais, kas mums pietrūkst, to visi var redzēt, tas nav nekāds noslēpums, būtu to vārtu.